Tā neliels apskats par Darmītas aprīkojumu. Nesen bija video par šādu te zilu dzelzgabalu. Jā, nu tagad varu parādīt, kāds viņš izskatās darbībā. Šodien mainam Opelim iekšējā puses gumiju un ir vajadzība noturēt plauktu. Nu, kā jau servisā 2 vai 3 strādā, tad jau atnāk kāds palīgā kaut ko uzsit, bet vienalga atpakaļ dabūt. Jā, aporu daudz te alumīnija, baltu putekļu, korozijas, jā, tad ļoti labi atstutējam, atsienam, pievilkam un plaukts ideāli stāv. Nekāda problēma. Izjaukšu, salikšu, pēc tam mierīgi atlaižu atpakaļ, ielaižu iekšā, man nevajag nekāds lomikus, man nevajag kuvaldas, un man nevajag vēl vienu cilvēku, jā. Tagad tas dzelzs nemaz tik dārgs nebija, profitūlā pirku. Nu, es domāju, ka kalpos pietiekoši ilgi. Es domāju, es tagad pielietoju jau viņu 2. reizi, un tas darba ātrums un atvieglojums jau man viņu jau būs, es domāju, 2-3 mašīnām jau ir atmaksājies. Nu, un, protams, tā man vēl vieglāk tie būtu klāt tikt, izmantojās jau jaunais pacēlājs un parasta strope. Esmu atvilcis visu atpakaļ, varu te brīvi tagad tikt klāt, ņemam puses galu nost, mainām gumiju, liekam atpakaļ, nekādas piepūles. Tā kā nelieli lifehaki. Sen atpakaļ bija nopirkta šāda te palīgierīce. Tā, esmu varbūt. Jā. Beidzot viņā noderēja. Mainam Opel Astra iekšējo puses gumiju, jā. Avītni savelkams žņauks, jā. Tā, o. Nu, beidzot noderēja. Ne ar ko turklāt netiekam, un puses ārā es raukt no kārbas negribēju.